Čau visiem! Jūs atrodāties uz rokdarbu kanāla Laba Lapsa. Mani sauc Jaroslava. Tagad Ziemassvētki jau ir klāt, un es nolēmu uzņemt video par pašizdarītiem rotājumiem mājās un eglītes dekorēšanai. Man liekas, ka laiks ap Ziemassvētkiem un Jaunu gadu ir burtiski paredzēts rokdarbiem ģimenes lokā. Tāpēc, ja jūs man piekrītat, skatieties video, iedvesmojieties un rādiet svētku noskaņojumu paši. Pirmkārt, parādīšu manas māmiņas darbus. Tādus filca rotājumus var sašūt kopā ar bērniem. Te ir iespēja pielietot dažādas dekoratīvas šūves, lentītes, tematiskas podziņas, zīlītes. Un, protams, te ir plašums jaunrādei. Šos rotājumus iztaisīja arī mana mamma. Paskatieties, cik smuciņš ir pingvīns. Un sniega pārsliņa ļoti skaista un mirdzoša. Un, protams, čiekurs var padarīt Ziemassvētku noskaņu. Un šie mazi darbiņi jau ir mani. Tos var izšūt ar krustdūrēņiem vai ar zilītēm vai samaisīta tehnikā. Es tos izšuju uz tāda tikla veida audekla un noformēju, piešujot pie filca. Un man palika dažas sagatavēs, kuras es pārvērtīšu rotājumos, kad būs tāda vēlme. Ar tādiem darbiņiem var ļoti labi izrotāt vanagu vai mazu eglīti. Šos rotājumus ar austrumu horoskopa simboliem es iztaisīju pirms dažiem gadiem. Izšūvums krustdūrēniem uz plasmasas pamatnēs pieprasa daudz laika, tāpēc, kaut gan man ir schēmas pārējiem simboliem, šaubos, ka taisīšu visus, bet tie, kuri man jau ir, ļoti jauki un sirsnīgi. Pēc izmēra viņi ir diezgan lielie, un mēs piekāram tos pie lustras, nevis pie eglītes. Šie neparastie rotājumi tiek nosaukti biskornu vai greizie spilventiņi, un šī forma ir zemenīte. Spilventiņi ir ļoti skaisti, oriģināli un maigi. Tos ļoti patikami ņurcīt, tāpēc šogad es nolēmu spilventiņus atkārtot citāda tehnikā. Šogad es šūju, tāpēc es sašuvu 3 grozekļa blokus. Tas ir ļoti vienkāršs bloks, bet ļoti efektīgs. No pirmā bloka es sašuvu to pašu greizo spilventiņu. Man ļoti patīk rezultāts. Man šķiet, ka ar tādiem rotājumiem var izrotāt egli jau kad jūsu bērni ir mazi. No otrā grozekļa es sašuvu tādu pārsteiguma rotājumu. Te ir neliela kabatiņa, kur var ielikt zīmīti ar sirsnīgiem vārdiem, piemēram, vai konfektīti, vai mazu šokolādi, vai pīparkūkas. Arī labs variants ģimenei ar bērniem.
Apsveicu jūs ar Ziemassvētkiem un jaunu gadu! Lai ir miers un veselība jums un jūsu tuviniekiem! Un radošas brīvdienas vēlos! Jūsu laba lapsa!